Kas ir šeit izskanējis, zināmā mērā tas, kas izskan valstī burtiski līdz pat šim vakaram un turpina uztraukt daudzus cilvēkus dažādās nozarēs, bez gariem ievadiem. Visa raidījuma garumā būs tikai viena viešņa Dombūra studijā. Šeit pie manis Latvijas Republikas ministra prezidenta Lemdota Straujuma. Labvakar. Labvakar. Jums, cienījamie skatītāji, ir aicinājums piedalīties raidījuma gaitā, vērtējot. Mēs runāsim par ļoti dažādām nozarēm. Tiesiskām, drošības, ekonomikas, labklājības, tā tālāk. Vērtēt Straujums kundzes premjerēšanu, līdzšinējo un turpmāko. Draugiem LV sociālajā tīklā, kā jau mēs aizdītā raidījumā iesākam, ir iespēja novērtēt aptaujā par to, kā jūs vērtējat Lemdota Straujuma ministra prezidenta amatā. Viena balss katram draugu lietotājiem ir, ko var deleģēt gan skatoties uz līdzšinējo, gan skatoties uz nākotni. Vai nu līdz šim jūs vērtējat pozitīvu vai negatīvu, vai jūs vērtējat, ka Lemdotai Straujumai jābūt vai nav jābūt ministru prezidentei pēc Saeimas vēlēšanām un jaunas valdības sastādīšanas. Straujums kundze, es gribu sākt tieši ar šo jautājumu. Tad, kad gada sākumā jūs kļuvāt par ministra prezidentu, tas kopējais uzstādījums vai tā sajūta vai tā noskaņa sabiedrībā bija, tā kā tehniski, premjeras valdībai, kas nostrādās līdz Saeimas vēlēšanām, tur 9, 10, cik mēnešus. Šobrīd tas jautājums ir aktualizējies pēdējās nedēļās vai pēdējos mēnešos, ka vienotība, varētu izvirzīt jūs kā premjeramata kandidāti uz nākamo periodu. Tad ir lēmums vai nav? Kā man šodien informēja ģenerālsekretārs partijas, tad elektroniski ir aptaujāta valde. Un es esmu izvirzīta kā pirmais numurs Vidzemes vēlēšanas apgabalā un arī kā partijas premjeramata kandidāts darbam pēc vēlēšanām. Jūs esat izvirzīta un jūs esat piekritusi? Un es esmu piekritusi. Vai bijāt piekritusi pirms šīs lemšanas? Mums bija diskusija arī iepriekšējā valdes sēdē, un es principā piekritu. Kas ir bijuši šie jūs par vai pret piekrist? Jo neradās iespējas arī janvārī, ka jūs tā, un dažās intervijās tā varēja just, ka, jūs arī ne tā kā ar abām rokām un visām četrām gājāt pa premjeru. Kas ir par pret tagad piekristiet tālāk? Ja tā atklāti runājam, tad es nekad necenšos pēc amatiem, un amati atrod mani, bet es domāju sev, gan tad, gan tagad, es domāju, kāpēc? Kāpēc man to vajag? Un es atradu vienu atbildi, tā ir atbildība. Atbildība tad pret to valdību iepriekšēju, kur mēs strādājam Dombrovska valdībā. Un šobrīd tā ir atbildība pret maniem vienotības partijas biedriem, un atbildība pret to darbu, ko es esmu sākusi. Tā ir atbildes jautājumu, kāpēc jums to vajag? Kāpēc to vajag valstī un sabiedrībai? Vienotībai tā ir arī. Vienotība uzņemas atbildību par to. Izvirzot mani valstī un sabiedrībai, valsts un sabiedrība novērtēs vēlēšanās, un tad mēs redzēsim. Kur bija tas āķis? Tad, kad jūs kļuvāt par premjeri, tad jūs kļuvāt par vienotības biedri iepriekšējā dienā, pirms jūs nominējat. Un jūs nostrādājāt vienotības vadītā valdībā, nebūdam vienotības biedri. Kur bija tas āķis, kāpēc jūs nestājāties ātrāk vienotībā? Īstenībā jau nebija arī tādas domas stāties vai nestāties, vienkārši darīju savu darbu. Un tad, kad demisionēja valdība, tad, kad man piedāvāja. Tad bija jāiestājās? Nē. Iznāk tā, ka bija jāiestājās? Nē, neviens man nepiespieda, bet tas bija loģiski. Jo es 2,5 gadus biju vienotības faktiski ministri. Un es piedalījos vienotības valdes sēdēs, un es reizēm apmeklēju frakciju, tā kā es jau biju tur iekšā faktiski. Līdz ar to noformulēt, tas bija vienkārši fakts. Iepriekšējā laika posmā, daudz ilgākus gadus, jūs, vairāk vai mazāk iekšā vai neiekšā, bet tomēr bijāt Tautas partijas biedri visu to laiku, kad Tautas partija bija pie varas vai daļēji pie varas vai nedaudz opozīcijā, vairāk pozīcijā. Un tagad vienotība. Tās partijas, ļoti dažādi varētu vērtēt, cik ļoti daudz viņās ir atšķirība. Jūs bijāt tur, tagad bijāt Tautas partijā, tagad esat vienotībā. Kas mainījās jūsos, lai vairs nebūtu Tautas partijā un būtu vienotībā? Tad, kad es biju Tautas partijā, es faktiski biju izpildvarā.
Un politikā es biju patiešām ļoti reti. Es biju valsts sekretāre 2 ministrijās, un es biju arī valsts sekretāre tad, kad Tautas partija bija opozīcijā. Tā kā es faktiski biju nepolitisks cilvēks. Bet politiski. Tagad jūs esat politiski. Kas mainījās? Kas mainījās jūsos, vai ar ko atšķirās Tautas partija no Vienotības? Bet pēc būtības politika, neskatoties uz personālijām, politika ir konservatīva. Labēja politika abām partijām. Ja mēs padomājam par tiešām tām politiskām konsekvencēm. Protams, mēs varam runāt par vienu vai otru personāliju, tā vai citādi reprezentējot partiju. Es tagad skatos Vienotību, vai Vienotība tomēr ir demokrātiskāk visu šo lēmumu pieņemšanu salīdzinot. Aģitācijas periods ir sācies. Neslavējam Vienotību, jā? Labi. Neslavēsim Vienotību. Vai aizvadītajos gandrīz 5 mēnešos strādājot šajā valdībā? Es zinu, un daudzi, kas ir lasījuši jūsu intervijas, zina, ka pirmā ministra prezidenta sieviete, jūsu atbildē, es nemaz par to nedomāju, vai kaut kā tam līdzīgi. Tomēr, tā kā sievietēm pieraksta vai nepieraksta, bet sievietes emocionālāks, vīrieši racionālāk, kaut kā. Kas jums ir radījis vislielākās emocijas? Šos 5 mēnešos? Vislielākās emocijas man bija vienu vakaru, tai iepriekšējā vakarā pirms Saimas lēmuma, kad es sēdēju mājās un domāju, ko es esmu uzņēmusies un kā es to izdarīšu. Kopš tā mirkļa lielāka emocija nav bijis? Nav bijis, tāpēc, ka ir darbs, kas jādara, un tad šīs emocijas aizmirstas. Labi, tad sāksim iet pa punktiem cauri, kas tiek darīts, kas ir izdarīts un kas nav izdarīts. Es gribētu sākt ar jautājumu par Knabu. Un jautājumu par Knabu vadību. Epopēja visus mēnešus ar daudziem notikumiem nepārstāstīsim. Bet pagājušā nedēļa radīja atkal jaunu jautājumu vilni. Jūs iznākat publiski, nespēlēsim tos ierakstus, viņi apspēlēti 100 reizes. Jūs sakat, taisīšu komisiju, satiekaties ar Kalmejeru kungu ģenerālprokuroru, viņš saka, netaisīsim komisiju, jūs nekomentējat, visi neziņā. Kas tur notiek? Ja runājam par Knabu, tad vispirms es gribu teikt, ka ir 4 mēneši pirms vēlēšanām. Tad 4 mēneši aizējošai Saimai mainīt Knabu vadītāju. Tas ir diezgan duāla situācija. Tātad politiskā ietekme, partiju finansēšanas izvērtēšana no otras puses. Te pašā laikā, kā jau jūs teicat, 5 mēnešus mēs vērojam, es vēroju, kā premjers, kas notiek Knabā. Pirms tam bija Dombrovska kungs ar Knabu. Tur 2 reizes atcēla rīkojums, un pirms tam vēl citi premjeri un citi vadītāji. Pagājušā nedēļa. Tātad es skatījos un beidzot es sapratu, ka es nevaru, neskatoties uz to, ka vēlēšana tūms, neskatoties uz to, ka tas ir politiskā, tāda vai citāda varētu būt viedokļi, ka tā ir politiskā vai kāda mana darbība, bet mēs nevaram vērot, ka viens rīkojums tiek atcelts tiesā, otrs rīkojums, tad tur ir tādi procesi ar strīķes pieņemšanu atpakaļ darbā. Un es nolēmu, ka ir jāveido šī komisija, kas izvērtē Knabu vadītāju atbilstību, un pārunājot ar ģenerālprokuroru, man ir nepieciešami pamatojums. Un tāpēc tiks veidot darba grupa vai komisija ar manu rīkojumu, kas sagatavos šos pamatojumus komisijai, kur es izveidošu, ja šim pamatojumam būs. Bet šis izklausās, ka jūs esat izlēmusi, ka jūs kā premjeras redzat, ka jūsu pāraugāmajā iestādē vadītājs neatbilst amatam, jūs atdodat tehniski sagatavot pamatotības argumentāciju, un pēc tam, bet jūs pati priekš sevis to jautājumu esat izlēmusi. Es esmu izlēmusi, jā. Ka Streļčēno kungs neatbilst. Tas nav tik vienkārši, ir 2 puses. Pirmkārt, sistēma, jo neatkarīgi kurš vadītājs, vienmēr ir konflikti. Tad paralēli strādā jau kopš janvāra Elītas Dreimanas vadībā komisija, kas vērties sistēmu. Un es gaidu šos priekšlikumus par sistēmu kā tādu, jo premjeras, kā es esmu pāraugošais Knabu politiķis, kurš neko nevar izdarīt, kuram nav tiesības noņemt Knabu vadītāju, jo to ir iecēlis Saima. No otras puses, sabiedrība prasa no manis atbildību.
Līdz ar to sistēmā ir problēmas. Sistēmā vai cilvēkos? Sistēmā ir pirmkārt problēmas, jo man nav nekādu iespēju rīkoties. No otras puses, vienalga, ko runā par Strīčas kundzi, ja ir labs vadītājs, neviens cilvēks nevar paralizēt, teiksim, iestādes darbu. Es līdz šim nekad neesmu sastapusies ar citās iestādēs, ka viens cilvēks paralizētu, un tagad viena cilvēka dēļ 3 vadītāji vai 2 vadītāji aiziet Ar to jūs gribat teikt, ka? Es domāju, ka te ir tomēr svarīgi, kas vada. Un šos vispārējos vadības principus es gribētu, lai komisija vai šī darba grupa man sagatavo. Un es tad vērtēšu, ko viņi sagatavos, jo premjeras pats to nevar, vienkārši fiziski nevar. Jā, bet tas nozīmē, ka, ja mēs ieskatāmies visos tais likuma priekšrakstos, tad pagājušā nedēļa jūs faktiski nesaņēmāt ģenerāla prokurora atbalstu, ka viņš caur ministra kabinetu veidos komisiju, līdz ar to jūs radīsiet savu premjera apakškomisiju, tā dos pamatu, lai ministra kabinets radītu komisiju, kuru vadīs ģenerāla prokurors vai viņa pilnvarots prokurors, tie lems, vēlreiz dos savu novērtējumu kabinetam, un tad kabinets tālāk rosinās vai nerosinās Saeimai atcelt Strielčēnu. Jā, tātad es veidošu komisiju, kuras sagatavos šīs amata atbilstības komisijas pamatojumu. Bet pamatojumu tam, ka viņš vairs neatbilst. Nu, vai atbilst, es nezinu. Es gribu reāli redzēt tos rezultātus. Tātad jūs tomēr neesat izlēmusi līdz galam? Ne, bet, jūs saprotat, ja es veidoju komisiju, man vajag redzēt, ko man atnesīs šī komisija. Par ko jums ir šaubas? Jūs esat runājusi ar cilvēkiem, ar vadītāju, ar vietnieci, ar prokuroru, daudz ko mēs publiski neesam redzējuši. Man personīgi nav šaubu, bet ir vajadzīgs juridisks pamatojums. Bet jums nav šaubu par ko? Man nav šaubu, ka vadītājiem ir problēmas tieši ar vispāriem vadības principiem. Labi, jūs plānojat, kad labāk politikai, valstī, sabiedrībai, korupcijas apkarošanai, knābam šo lietu būtu ar šādu lēmumu noslēgt līdz vēlēšanām, pirms vēlēšanām, jo priekšvēlēšana laikā ar šitādiem lēmumiem nodarboties, tur būs interesants tirdziņš. Jā, tas būs interesants, un šobrīd es runāju arī koalīcijā. Un koalīcija, protams, piekrīt, ka es veidoju, jo premjers ir atbildīgs, premjers arī pats ej un dari. Un koalīcija nebija viennozīmīga, ka viņi gatavi, teiksim, ministru kabinetu atbalstīt. Jūs nejūtat koalīcijas viennozīmīgi atbalstu? Nebija viennozīmīgs atbalsts, jā, to es varu pateikt, bet no otras puses 4 mēnešus, jau 5 mēnešus vēroju. Vēl 4 mēnešus vērot, kas tur notiks. Kas jūs neatbalstīja un kāpēc? Divas koalīcijas partijas teica, ka viņi gribētu izvērtēt, teiksim, to rīkojumu, ko es sagatavošu. Loģiski. Bet kāpēc jums šķiet viņi tā bija šaubīgi? Mums nebija pamatojumu. Netika iztirzāti. Ja mēs ejam plašāk no šīs situācijas, vai jūs uzskatāt, ka Strielčēnoks, faktiski tas nav daudz plašāk. Strielčēnoks, tad, kad sākās šī jūsu ierosme, viņš paziņoja, ka viņš veic pārbaudu par jums, jūsu dēlu, Norvēģijas banku un vispārējo. Tad jūsu tā versija ir, ka viņš mēģina, izmantojot dienesta stāvokli, aizsargāt sevi? Pirmkārt, es uzskatu, man absolūti nav nekāds interešu konflikts, jo to dokumentu, par ko tur tā pārbauda uzsākt, pirmkārt, es neesmu redzējusi. Finanšu ministrs to nav iesniedzis ministru kabinetā, un kur vēl es parakstījis kaut ko tādu, ja viņi nebija redzējis pirms tam. Un pēc tam banka no otras puses iznāca, ka viņiem nav intereses un nekad nav bijis intereses. Ja viņiem tur kaut kas pieder, tad... Kaimiņu zemes gabals. Kaimiņu zemes gabals. Jā. Bet ko banka cenšas pārdot. Līdz ar to es neredzu, kur šeit mans interešu konflikts, jo līdz manim tos dokumentus vispār netika nonācis. Jums Knāps ir kaut ko prasījis, paskaidrojumu, vēl kaut kas? Nav neko? Neko. Tad jūs uzskatāt, ka šis ir, cīņa izmantojot dienas stāvokli no Knāpa vadītāja? Es neuzskatu. Es uzskatu, ka Knāpa ir tiesības. Ir 2 varianti, Straujums kundze. Vai nu viņi ierosina pamatot pārbaudu par interešu konfliktu, vai, ja jūs sakat nepamatot, tas nozīmē, ka viņi izmanto stāvokli? Nē, es uzskatu, ka tā ir nepamatota. Knāps var uzskatīt savādāk. Līdz ar to Knāpam ir visas tiesības veikt pārbaudi. Bet es uzskatu, ka man tur nav interešu konflikts. Labi. Ja mēs atkāpjamies 3 soļus apakaļ, gan tā ritīgi skatoties uz Knāpu